2024. gada 28. un 29. jūlijas Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē tiks ierakstīts ar lielu burtu. Latvijas šķērsoja vienu no spēcīgākajām vasaras vētrām meteoroloģisko novērojumu vēsturē - ciklons Kirstija. Šajā satelīta attēlā varat redzēt skaistu virpuli, dinamisku virpuli, bet kas slēpās zem šī virpuļa. Jau 3-5 dienas pirms ciklons izveidojās, gan es sociālos tīklos, gan arī citi eksperti norādīja uz to, kad skaitlisko modeļu prognozēs parādās scenārijs ar ļoti spēcīgu, vasarai netipiski spēcīgu ciklonu, mazkustīgu ciklonu, un jau parādījās pirmās prognozes par ekstremālu nokrišņu daudzumu, tātad 150–200 mm, un vēja brāzmām, tātad virs 30 metriem sekundē, un tas viss jau 3-5 dienas pirms notikuma. Sestdienas 27. jūlija vakarā, diennakti pirms notikuma, publicēju video ar detalizētu prognozes analīzi, un tas, kas bija redzams skaitliskajos modeļos, domāju, lika nedaudz notrīcēt pat pieredzējušiem sinoptiķiem. 150, 200, atsevišķos scenārijos pat līdz 220 mm nokrišņu, kas jau ir trešdaļa no visas gada nokrišņu daudzuma normas, kas varētu nolīt nedaudz vairāk kā diennakts laikā. Scenāriji bija nepārprotami, tendence bija skaidra, un tad sekoja brīdinājumi. 28. jūlijā svētdien, 12. pa dienu, Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, tātad 12 stundas pirms notikuma, Jelgavas, Rīgas, Jūrmalas apkārtni, visu reģionu uz dienvidiem no Rīgas līča iekļāvis sarkanajā augstākās pakāpes brīdinājumā par ekstremāli stipru lietu, un brīdinājumā jau minēja, ka gaidāms netipiski liels nokrišņu daudzums, jāgatavojas plūdiem un jārēķinās ar tiešām tuvu stihiskiem laikapstākļiem. Tāpat Rīgas līča dienvidiem un austrumu piekrastē spēkā bija sarkanais brīdinājums par ekstremāli stiprām vēja brāzmām, kas var sasniegt pat orkānu spēku, tātad virs 30 metriem sekundē, centrālajos rajonos oranžās pakāpes brīdinājums, līdzīgi arī Baltijas jūras piekrastē un daudzie citie centrālajos un austrumu rajonos dzeltenās pakāpes brīdinājums par stiprām vēja brāzmām. Nākamajās stundās no dienvidrietumiem Latvijai sāka pietuvoties šis pagaidām pazemināts spiediena apgabals, kas sāka strauji pieņemties spēkā un pārauga ciklonā burtiski dažās stundās, un šajā brīdī, kad jau pamanīju, kad jau šīs oranžās krāsas, jeb respektīvi intensīvi nokrišņas spēcīgi sabremzējās ciklona okludēšanās rezultātā, kļuva skaidrs, ar ko mums būs jārēķinās. Ap 9:00 vakarā Jelgavā sākās ļoti spēcīgas lietusgāzes, kas nemitīgi turpinājās pat vairāk nekā stundu, ielas jau sāka daļēji aplūst, un tieši šajā brīdī varēja reālā dzīvē izprast to, kam mums ir jāgatavojas. Tie vairs nebija radara dati, tie nebija tukši cipari prognožu kartēs, tā bija realitāte. Īsi pirms pusnakts sāka pienākt pirmie video no Jūrmalas puses, kur ielas jau bija pilnībā aplūdušas, vētra bija pieņēmusies spēkā pamatīgi, kā vēsta daži atsliecinieki, tad vietām pagalmā ūdens jau bija līdz celim, un situācija turpināja strauji pasliktināties daudzos centrālajos rajonos ar vairāk nekā 4000 avārijas elektroatslēgumu, un šis vēl bija tikai sākums. Īsi pēc pusnakts vētra jūtami sāka pieņemties spēkā arī citviet centrālajos rajonos, tostarp Jelgavā. Šie kadri tepat no Mātra ielas. Šajā brīdī, kad izgāju ārā, sajūtas bija kā tādā tropiskā ciklonā. Lietus burtiski gāžas no debesīm, apvienojumā ar krasām vēja brāzmām. Šeit vēl iela ir absolūti normālā stāvoklī, salīdzinot ar to, kas notika tālāk Mātra ielā, tālāk uz dienvidu pusi, kur ielas jau bija pilnībā aplūduši, arī pagalmi bija aplūduši, un šie tiešām uz laternām skatoties, burtiski ūdens gāžas no debesīm lejā, un vēl šis ir, teiksim tā, mēs pat vēl neesam pusē no vētras.
Pulkstens 1 naktī situācija jau tiešām kļūst ekstrēmā. Kalnciem meteoroloģiskā novērojuma stacijā stundas laikā 26,5 mm nokrišņu un Dobeles meteoroloģiskā novērojuma stacijā vēja brāzmas sasniegušas 25 m/sekundē, kas iekšzemes nodēs, it sevišķi vasarā, jau var tikt uzskatīts par stipru vētru. Kā varējāt redzēt video, vietām jau sāk raustīties elektrība. Tas varbūt pat nebūtu tas trakākais, bet jau ir vairāk nekā 12,000 avārijas elektroatslēgumu, un tad šis skats, ko parasti ir pierasts redzēt no Amerikas, kad tur nakts laikā kaut kur brāžas pāri vētru un vesels transformatoru skapi iziet no ierindas, un tad visas debesis iekrāsojas zilgans pirms pusē pilsētas nodziest gaismu. Šis skats bija vērojams Jelgavā ap 2:00 naktī. Un tad vēsturisks brīdis. Ap 4:00 no rīta Kalnciem meteoroloģiskā novērojuma stacija reģistrē 166,8 mm nokrišņu 15 stundās, pārspējot iepriekšējo diennakts nokrišņu daudzumu rekordu, kas piederēja Ventspilī ar 160,2 mm tālajā 1973. gadā. Toreiz gan tas nolīja vēl īsākā laikā 6 stundās, bet jebkurā gadījumā vēsturisks rekords uzstādīts. Un ja vēl naktī to postažas apmērus bija diezgan grūti saskatīt, jo pirmkārt, vairums cilvēku gulēja un tumsā ir grūti saskatīt, tad uzaustot saulei ļoti strauji sociālos tīklus pārpildīja skati no ielām, un tad daži no tiem turpmākajās sekundēs. Postījumu attēlu un video ir neskaitāmi daudz, tāpēc šeit es vienkārši video parādīšu dažus no Telegram grupas, vienkārši ātri iziesim cauri. Lūk, tie daži ievērojamākie postījumi, kas ir piefiksēti, lūk. Šeit es pat pāris vietas nosaukšu, un tātad šeit mēs varam redzēt, patīsim uz leju, lūk, tātad ķemeri, nolausti koki, elektrības stabi, aplūdušas ielas, šeit Rīgā ganību dambī, ūdens smeļas iekšējo sabiedriskajā transportā, kas mums te vēl rekur saules paneļi izrādīt šeit Jelgavā jaunajā ceļā, visi aplūdes, tiešām ātri iziesim cauri, šeit nolaust koku pie Latvijas universitātes, šis Jelgava arī milzu koks nokritis uz ceļa, tad varat padomāt, kas būtu, ja tur būtu gājis cilvēks, nekas labs nebūtu bijis. Vēsmas iela Jelgavā arī aplūdusi, un tad šis Mātera iela. Par to, es domāju, tā ir bijusi notikumu krustugunī. Šī vētra tiešām ir Mātera ielai, tas ir, kā tāds vizuāls uzskats materiāls visai vētrai. Tur tiešām viena no iespēdīgākajiem kadriem tapa, bet, protams, arī šeit varat redzēt koki krituši, tur daudz kadri tādi ir, simtiem tādu ir kadru, katru mēs jau, protams, atsevišķi neskatīsimies, bet vienkārši, lai to notikumu apmēru aplēstu. Un tad noslēgumā vēl pāris mani kadri no šī gan ir Pasta iela. Šeit varat redzēt arī, tas jau ir gandrīz 12-13 stundas jau pēc tam, kad stiprākie nokrišņi bija beigušies, joprojām iela aplūdus, un šeit, tur neko nevar darīt. Tik milzu liels nokrišņu daudzums, neviena notekūdeņu sistēma nav radīta tik milzīgam nokrišņu daudzumam, varat redzēt, un tālāk arī bargas pamatīgi aplūdas. Šie pat vēl nav tie dramatiskākie skati, jo tur, kur ielas bija visvairāk aplūduši, tur vienkārši netiku klāt, bet šeit jūs varat redzēt tos apmērus, kad automašīnas ir iegrimušas līdz pat numurzīmēm iekšā ūdenī, un pat vēl tālāk tur varat redzēt. Tā kā, ļoti dinamisks ciklons, kas mums ir atnesis vēsturiskus notikumus, plūdus un ļoti daudz postažu. Tagad, kad veidoju šo video, pat Jelgavas pašvaldība aprēķinājusi, ka kopā vētrā nodarītais postījuma apmērs pārsniedz 13 miljonus eiro. Un tas ir tikai Jelgavā. Vēl ir Jūrmala. Pieļauju, kad arī vēl Iecavas apkārtne, Rīga, visas pilsētas un reģioni, kas ir uz dienvidiem no Rīgas līča. Tā kā, personīgi es domāju, ka šī ir viena no postošākajām vētrām, kas vispār dabas stihijām kopumā, kas Latvija ir skārusi, gan ekonomiskā, gan dabas ziņā, redzot to, kādi ir postījuma apmēri, tiešām vēsturisks notikums, un tad šeit neliels varbūt atskats uz to, bet plašāk tiešām aicinu pievienoties manam Telegram kanālam, kur gan vairāk ziņojumu, gan arī sekojat līdz man sociālos tīklos, tur krietni vairāk informāciju varējuši padalīties. Paldies par skatīšanos, novēlu jums mierīgu dienu!